Salīdzinot ar metālu vai dažādu veidu plastikātiem, koksnes mehāniskās īpašības ir unikālas, jo atšķirībā no jau uzskaitītajiem, koksnes īpašības ir anizotropas. Tas nozīmē to, ka koksnes mehāniskās īpašības ir atšķirīgas dažādos koksnes šķiedru virzienos. Lai to noteiktu, ir daudz dažādas mehāniskās pārbaudes, bet mēs veiksim ļoti vienkārši pielāgot testu, kura veikšanai mums ir nepieciešams tikai lineāls un metāla lodīte, kas manā gadījumā ir paņemta no visvienkāršākā gultņa. Arī šī eksperimenta pamatā ir dažādu koka sugu klucīši. Ja jums klasē ir lietkoku čemodāns, lieliski! Tajā atradīsiet gan klucīšus, gan mazo metālu lodīti. Viss sagatavots? Sauksim talkā jaunos zinātniekus. Čau, Daniēl! Čau, Matīs! Sāksim ar to, ka izvēlēsimies, ar kuru koksnes paraugu sākt. Lai iet cietkoksne, ņemam ozolu. Novietojam klucīti uz stabilas un taisnas virsmas. Izvēlamies augstumu, no kura metīsim lodīti. Mūsu gadījumā tie būs 50 centimetri. Sagatavojam vietālruni slow motion filmēšanas režīmā. Pierakstām darba lapā augstumu, kādā atlieca lodīte. Mainām ozolu klucīšu novietojumu. Šoreiz ar koksnes šķiedrām perpendikulāri lodītes krišanas trajektorijai. Atkārtojam eksperimentu ar mīkstās koksnes, priedes klucīti. Kārli, kādi ir tavi secinājumi? Šajā eksperimentā mēs novērojām stinguma atšķirības dažādiem koksnes virzieniem un dažādām koksnes sugām. Bumbiņa atlec augstāk no materiāliem, kuriem stingums bija augstāks. Neaizmirstam izpildīt darba lapas pēdējo uzdevumu. Attēlojam spēku, ar kādu lodīte krīt pret koka klucīti, koka klucīša reakcijas spēku un kopspēku, ja lodīti met uz cietiem un mīkstiem koksnes paraugiem. Koksnes anizotropijas īpašības ir būtiskas, veicot konstrukciju projektēšanu, lai noteiktu pamat virzienu, kurā ir jāparedz konstrukcijas nespēja.